Šeit mūsu iekšpolitiskās peripētijas bija kādu laiku, nevarēja atrast ārlietu ministra vietas aizpildītāju. Turpat daži politiķi vērs uzmanību, ka tas ir bez maz apdraudējums nacionālajai drošībai. Kāpēc viņiem nav šo cilvēku? Jo viņi taču visu laiku praktiski visiem stāstīja, ka viņiem ir katrā nozarē ārkārtīgi daudz profesionāļu, ka viņi var izlikt tur 2, 3 komandas, ja nepieciešams ministru, kandidātu. Tu pat raksturoji Baibu Bražu kā profesionālu cilvēku. Tas ir tāds precedents, kad acīm redzot pirmoreiz cilvēks, kurš nav no vienotības, no politiskā spēka, kurš ir valdībā, nokļūs attiecīgā nozarē. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski un svarīgi, kad ārlietu ministrs, kurš vada arī diplomātisko visu šo korpusu, kad ir gudrs, apsviedīgs, ir komunikabls un visādā veidā var aizstāvēt mūsu Latvijas intereses. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Šeit mūsu iekšpolitiskās peripētijas bija kādu laiku, nevarēja atrast ārlietu ministra vietas aizpildītāju. Turpat daži politiķi vērs uzmanību, ka tas ir bez maz apdraudējums nacionālajai drošībai. Ja reāli skatāmies, tad tiešām pagāja labs laiks, kamēr tika nominēta Baiba Braža. Es viņu zinu personiski. Katrā gadījumā tas varētu būt profesionāls cilvēks tādā ziņā, ka viņa bijusi vēstniece vairākās valstīs, viņa bijusi NATO ģenerālsekretāra, tātad asistente publiskās diplomātijas jomā, viņa ir bijusi dažādos amatos ārlietu dienestā. Līdz ar to, protams, ka viņu var uzskatīt par ārlietu dienesta profesionālu. Bet viņa ir ierēdne, viņa nav politiķi. Līdz ar to ir pirmais jautājums, arī, ko es te uzdošu. Skaties, Vienotība ir 26 mandāti. Vienotība uzvarēja iepriekšējās vēlēšanas. Vienotība ir premjers, Vienotība ir vairāk atslēgas ministri, tā skaitā ārlietu ministra amats, ko pildīja Edgars Rinkēvičs pirms kļuva par valsts prezidentu. Lūk, bija vēl vairākas kandidatūras, mēs šeit viņas neapspriedīsim, bet visām tām kandidatūrām bija dažādu notikumu astīte, kur dēļ šīs kandidatūras nevarēja tikt akceptētas. Bet tad ir jautājums, skaties, Vienotībai izrādās nav cilvēku. Nav cilvēku, ko vienkārši momentāli aizvietot un ielikt ārlietu ministra amatā. Ārlietu ministra amats ir ļoti prestižs. Ārlietu ministra amats ir, ar tādu, jāsaka godīgi, minimālu problemātiku iekšpolitikā, tāpēc, kad mēs salīdzinām ar labklājības ministru vai veselības ministru, kuram ir praktiski ārkārtīgi smags darbs šajos apstākļos, un kurš politiski var tikt padarīts par politisku līķi, dažu gadu laikā, kur vairs neviens negrib nekur ņemt, tāpēc, ka tie pieņemtie lēmumi ir tādi, ka tauta vienkārši viņus ienīst. Ārlietu ministram nav tādas problemātikas, jo vienkārši šo tautu, ārlietu ministra darbība neskar ikdienā. Praktiski neskar nekādā veidā. Līdz ar to tas ir prestižs amats, tas ir dažādas, ārvalstu vizītes, konferences, pieņemšanas, labs amats. Saprot, visi tie pretendenti, kas bija Vienotībai, viņi bija vāji. Kā tie pretendenti, kas bija, viņi bija nosacīti no tās komandas, kas Vienotībā ienāca ar Zatlera reformu partiju pirms vairāk nekā 10 gadiem kopā ar Edgaru Rinkēviču. Tātad nebija pat, tie, kas Vienotībā bija no pirmsākumiem. Šeit var secināt, ka viņiem praktiski nav cilvēku, nav kadru. Bet, kā teica viens klasiķis, kadri izšķir visu. Tātad, ja tev nav šo te kadru, tad attiecīgi arī nav rezultāti. Tāpēc, Arnold, šobrīd apskatīsimies, ko Baiba Braža darīs, kādi būs viņas, mērķi, kādas būs viņas prioritātes. To mēs redzēsim, un ja būs nepieciešamība, tad mēs to arī apspriedīsim. Šobrīd vienkārši izskatās tā, ir profesionāls, šis profesionāls šobrīd ir bezparteiski profesionāls, Vienotībai tā tad nav cilvēku, ko viņi varētu izvirzīt. Ja ir, tad tie ir bijušie Zatlera reformu partijas, cilvēki. Vēl viens aspekts ir tāds, ka
Vienotībai šobrīd vēl ir, bez tā viss ir problēmas. Jā. Neaizmirsīsim gan Kariņa lidojumus, kas noteikti paliks vēl ilgi tautas atmiņā, gan to, ko teica Normunds Orleāns par attiecīgajām problēmām birojā. Tā kā problemātika milzīga vienotībai, kā tev šķiet, kāpēc viņiem nav šo cilvēku? Jo viņi taču visu laiku praktiski visiem stāstīja, ka viņiem ir katrā nozarē ārkārtīgi daudz profesionāļu, ka viņi var izlikt tur 2, 3 komandas, ja nepieciešams ministru, teiksim, kandidāti. Arnold, lūdzu, tavs viedoklis. Mans viedoklis, acīm redzot, šie resursi nav vienotībai. Otrs, ko es varu pateikt, tīri no pieredzes, ilgadējis, ja, ka mēs daudz esam runājuši par to, par profesionāļiem, ja, vai ministram ir jābūt ar politisko piederību, konkrēti no esošās partijas, kur ir valdībā, koalīcijā, un vai viņam ir jābūt profesionālam cilvēkam, kas vadītu nozari, ja, un labi pārzinātu vispār nozari. Ja. Es esmu vienmēr noslēdzies par to, ka viņam ir jābūt labam speciālistam, jāvada nozari. Ideāls variants, ja viņš arī būtu no politiskā spēka, kurš ir valdībā. Ja, tad tas mazinātu konflikta situācijas un kaut kādas nesaskaņas, domstarpības, ja, un visādā veidā veicinātu attīstību Latvijas, ja, attiecīgā nozarē. Ja. Tad, ko es varu teikt? Šis ir tāds precedents, kad nenovienotības cilvēks, ja, tu pat raksturoji Baibu Bražu kā profesionālu cilvēku. Tas ir tāds precedents, kad acīm redzot pirmoreiz cilvēks, kurš nav no vienotības, no politiskā spēka, kurš ir valdībā, nokļūs attiecīgā nozarē. Runājot par ārlietu ministru, jā, teiksim, mans personīgs viedoklis ir tomēr, ka šis ir ļoti atbildīgs amats postenis, jā, jo manā, kā var teikt, uzņēmējdarbības laikā bija situācijas, kad vajadzēja risināt jautājumus par Latvijas valsts drošību un ekonomiskiem jautājumiem citās valstīs, un tieši man bija vajadzīga palīdzība no mūsu diplomātiem attiecīgajās valstīs. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski un svarīgi, kad ārlietu ministrs, kurš vada arī diplomātisko visu šo korpusu, kad ir gudrs, apsviedīgs, ir komunikabls un visādā veidā var aizstāvēt mūsu Latvijas intereses. Ja. Nevis vienkārši, tā kā var teikt, strupi un pēc kaut kādiem stereotipiem, bet tieši mūsu nacionālās intereses, ja, lai uzplaukt mūsu ekonomika, ja, būtu sadarbība ar valstīm, vienmēr, kā var teikt, atrast dialogu, arī smagās situācijās, ja, kur es redzu, kur dažreiz ir trūkumi mūsu valsts tieši šiem diplomātiem vai šai ārlietu politikai. Ja. Es esmu pats personīgi saskāries, ja, kā es varu teikt, man ir bijusi situācija, kur saistīta ar Latvijas drošību, vajadzēja risināt jautājumus, ja, vienā valstī. Un arī ekonomiskos situācijas, tāpēc es uzskatu, visnotaļ tas ir ļoti svarīgs tāds amats. Ja. Viņš varbūt nav tieši redzams, kas ietekmētu ekonomiku tiešā veidā, ja, vai kaut kāda cits nozars process, ja, ka tas ir, tu pareizi teici, veselībā, ja, tur aizsardzībā un citās nozarēs ekonomikā un finansēs, ja. Bet es uzskatu, tas ir tomēr ļoti svarīgs postenis, jo mēs esam maza valsts un ārpolitika ir ļoti svarīga, ja. Un dialogs ar citām valstīm, attiecības ar citām valstīm, gan politiski, gan tirzniecības ir ļoti svarīgs mūsu valstī, ja, lai mēs gūtu šo ekonomisko uzplaukumu un sadarbību, ja, maksimāli iegūt mūsu valstī maksimāli labumu. Ja. Tas ir mans viedoklis, vienmēr ir bijis domāt par mūsu valsts, ja, nevis sekot kaut kādiem muļķīgiem stereotipiem vai kaut kādiem lozungiem un tā tālāk. Ja. Ja runājam par šo profesionālismu, ja,
tad ir jau ļoti daudz piemēru, par cik mēs vairāk ar tevi runājam par drošību, ja, tad iekšējo, ārējo drošību. Tad, ko mēs varam teikt pašlaik, ir aizsardzības ministrijā Andris Sprūts. Ja. Viņš ir vēsturnieks, viņam nav nekāda pieredze nekāda šajā jomā. Ja. Padomnieki arī viņš ir paņēmis, es nešaubos Staķi kungu. Ja. Pat nezinu, bija mums tur Staķis, kaut kur tur viņš figurē. Jā, iepriekš bija Pabrikungs, es arī nezinu, ka viņš būtu kaut kāds speciālists, eksperts vai zinošs cilvēks. Ja, to pirms tam bija no Zaļiem zemniekiem, Bergmaņa kungs. Ja. Būtībā visi šie cilvēki, un man bija saskarsme dažiem no viņiem, ja. Kad, un arī es novēroju, teiksim, tieši netieši saskarsmi, ja, un šī darbība, kā tika ietekmēta šī Latvijas drošība, ja, es runāju ne tikai par ministriem, bet arī par aizsardzības ministrijas augstām amatpersonām, ja, kāda arī viņiem ir pieredze un ko viņi ir beiguši, un tieši par šo pieredzi, ja es runāju, tad, tā problēma šodien ir tāda, kāda viņi ir, kad mums tās spējas ir, manā skatījumā, ļoti zemes, ja, drošības spējas, ja, aizsargāt mūsu valsti. Ja. Un tas ir ilgtermiņā, tas izveidojies. Ja. Un šeit jau ir runa par to, vai šīs nozares speciālistam, šīs nozares vadītājiem, ministram ir jābūt speciālistam attiecīgā nozarē vai nē. Es domāju, ka pirmkārt mēs paskatīsimies par Bēbas Bražas, teiksim, kāda būs rezultāti viņas darbībai. Otrkārt, es to pilnīgi piekrītu, ka aizsardzības jomā, protams, ir jābūt profesionāļiem, kuriem vismaz ir dienesta pieredze. Teiksim, augstākos amatos. Šeit nerunāju, ka obligāti jābūt, teiksim, kaut kur diškarēvim vai vēl kāda, teiksim, tādai pozīcijai, bet jābūt, teiksim, augstos amatos, tātad militārajā sfērā, pēc tam, protams, ar civilo sfēru saistītam izglītībai, kura attiecīgi var rezultēties augsti profesionālā ministrā, kurš, teiksim, saprot par to, ko mēs te runājam šobrīd arī. Pirmkārt, sāk gribu pateikt divas lietas. Pirmkārt, ikvienā valstī ārlietu ministrs, tas ir praktiski nākamais cilvēks premjeru. Sevišķi šajos apstākļos un laikos, kad katrs ārlietu ministra vārds, vai tas ir ASV vai Krievijas vai Ķīnas ārlietu ministra vārds un izteiktais teikums var radīt ļoti lielu rezonanci. Ja. Un otrkārt, protams, ka Latvijas gadījumā, es domāju, ka ārlietu un aizsardzības ministrija praktiski viņam jāstrādā ar ciešā sazobē, ka ārlietu un drošības un aizsardzības politika praktiski šobrīd ir viens un tas pats. Ja, un ņemot vērā atkal šos skarbos apstākļus, kas ir ģeopolitikā šobrīd, ir skaidrs, ka no šīm divām ministrijām ir ārkārtīgi cieši jāsadarbojas. Runājot par Baibu Bražu, dzīvosim, redzēsim, Arnold. Paskatīsimies, kāda būs viņas darbība, kāda būs notikuma tuvākajā laikā, ko viņa sasniegs. Tā kā šobrīd varam novēlēt viņai, teiksim, izturību un veiksmi, lai viņa strādā un parāda sevi šajā augstajā amatā. Tā kā paldies tev par... Paldies, Raimond. Paldies, visu labi. Visu labi.